Ap 40 mazo uzņēmēju no Jelgavas novada un tuvākās apkārtnes, kā arī amatnieki no Lietuvas šodien pulcējās gadskārtējos ražas svētkos. Lai gan meteoroloģiskie apstākļi šogad sagādājuši nevienu pārsteigumu, zemnieki bilst, raža padevusies laba. Man ir pilnīgi viss, kas aug dārzā, bet šogad bija ļoti laba raža sīpoliem. Man ir ģimenes sīpoliņi un ģimenes sīpoli no viena sīpola pavasarī iestādītā izauga no 10 līdz pat 16 un ir bijuši, kad izauga vispār pat pār pa 20. Līdzās pašaudzētajiem dārziņiem, maizei, sieram un kūpinājumiem arī spainīši ar jogurtu. Saimniece, pensionēta pārtikas tehnoloģe, bilst, ka mazajiem ražotājiem aizvien biežāk nākoties lavierēt starp pašizmaksu un pircēju rocību. Tāpat pienam izmaksas auga visādi, tiek kombinētās lobarības izmaksas, un lai varētu saražot, vienkārši nevar, It kā jau loģiski ar prātu gribētos, lai tā cena paliek tāda pati, bet tad jau vairs nav jēgas, nevar mazais ražotājs pārdot zem savām izmaksām, tad jau tas ir viss. Jo ļaudīm vairs nav izdevīgi šīs lietas, mazajiem tie, kas nodarbojās, kā dažas cūciņas audzē vai dažas gotiņas ir, tas vairs saimnieciski nav izdevīgi. Kā jums šķiet, pie kā tas varētu novest? Kas būs vēl, atzīmējot Latvijas 100. gada dienu, kāda būs, jūsu staļģeni? Izaugsme tā varbūt rūpnieciskā ziņā, tur mums taisa iesala cehu un lielfermas, tie jau izdzīvos, tās izmaksas uz lielu daudzumu ir citādākas nekā uz mazo daudzumu. Mājas mātes lomā iejutusies zemnieku saimniecība Līči. Kamēr saimnieks izvizina viesus, saimnieces rūpējas par gardu zupu. Arī šai saimniecībai, kura uzņēmumu reģistrā ir jau vairākus gadu desmitus, attīstoties nācās izvēlēties prioritātes. Mums zeme nebija tik daudz, lai mēs varētu šiverēt tā lielākos apmēros. Šosei tuvu un visiem ēst gribās. Vajadzēja piedāvājumu, mēs par to rūpējamies. Ražas svētki zemniekiem iezīmē vēl kādu jaunu pagriezienu. Pirmo reizi tirdziņā cenas atspoguļotas nevien latos, bet arī eiro. Notiek arī dažādas viktorīnas, kur ik viens var pārbaudīt savas zināšanas par lielo Eiropas māju un tās tradīcijām. Eiropas Savienības informācijas centrs Jelgavas novada pašvaldībā darbojas jau no 2005. gada, un mūsu darbības joma ir tāda, ka mēs ejam vairāk pie cilvēkiem, sevišķi novada cilvēkiem, kuriem nav tik pieejama informācija kā pilsētā. Un, protams, mēs izmantojam šo lielo pasākumu, lai atvestu ar informāciju par Eiropas Savienību. Organizatoriem nāks atzīt, ka lauku ļaudis ir zinoši arī šajos jautājumos, un tās vieš cerību, kā arī eiro mūsu maciņos ienāks kā gaidīts viesis. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.